Tilda nevarēja nebūt latviešu kultūrā. Viņi dod mums iespējas ieiet 21. gadsimtenī latviski. Latviešu valodas eksistence vispār elektroniskajā vidē ļoti lielā mērā ir bijusi atkarīga no šī darba. Viņi iedeva katram rokā kaut ko ļoti nepieciešamu, lai mēs varētu izteikties, kā nāks, vai uzrakstīt to, ko mēs gribam pavēstīt. Cilvēks, kurš nodarbojas ar valodu, viņam vairs nepietiek strādāt ar pildspalvu un papīru. Viņš strādā ar datoru. Un es mēģinu savākties, ja, teiksim, kaut kādā ziņā mēģinot savu tempu un savu sakārtotību pielīdzināt tam datoram. Ja. Birojas, letonika un jumis, manuprāt, dzejniekam nekāda nevar ierobežot. Dzejnieku nevar ierobežot, var tikai palīdzēt. Tajā, kā top mūsu produkti, tas ir drīzāk tā ir tā māksla, kurā, ja tu to neizdomās, cits diez vai domās to pašu. Ir stereotipi par pilnmēnešiem, ka tur pilnmēnesī, teiksim, zvans atbalsts, dažādi traki grāmatveži uzdod jocīgs jautājums. Jā, mums tas moto ir tā, lai radītu kaut ko tādu, lai to saprastu 80-gadīgs grāmatvedis. Bet vienlaicīgi arī jaunais 20-gadīgais. Kāda veida viņam strādāt visātrāk, visvieglāk vai vienkāršāk, jā, un vislabāk, protams, tad нужно напрячь мозги. Programmētāji ir 21. gadsimta filosofija. Datoru cilvēks es pazīstu daudz. Man viss interesanti ar viņiem. Viņam ir visas ārējās radošas cilvēku pazīmes. Viņi ir nekārtīgi, viņi ēd, kad ienāk prātā, acīm redzot arī lieto alkoholu. Ir tāds stereotips, ka viņš kā cilvēks, tad viņš ir tikai tajā savā jomā un apkārt neko neredz. Reizēm saka, ka tie datoriķi ir tādi mazie meža dīvainīši, ja, kas tā sēž pie tā datora un viss iedziļinās tur visā tā savā pasaulē un tajā, ko viņi tur attīsta. Bet kopumā jau es domāju, ka tik traki nav. IT cilvēkiem piemīt saprāts no algoritmiskā viedokļa. Kas jūs tur nevarat uztaisīt, tas taču ir tik vienkārši, jo Excelī taču ir vienkārši, tur ieliec kolumniņas, summas, zīmes, dabū ārā. Tagad es saprotu, ka tas nav vienkārši. Varbūt tā arī ir tā gudrība. Ja mēs salīdzinām celtniecību ar IT nozari, ja, tur arī ir savi arhitekti, savi celtnieki, kas projektē ēkas, kurš zina, kādi cilvēki šajās ēkās uzturēsies. Kaut kas ar mūziku kopīgs, jo tur arī tās notis un bieži vien profāni skatās tās nošas atslēgas un tā īsti neko nesaprot, bet tas komponists tur ir ielicis un pēkšņi tas viss skan tā, kā mums liekas apbrīnojami. Vai tas ir radošums, teiksim, tādā eksaktajā jomā, vai tas ir radošums radošajā jomā? Es domāju, ka radošums ir radošums tomēr. Kad leduskapī nekā nav, tad mēs uztaisam kaut ko ļoti garšīgu no tā, kas ir. Ja tu kaut ko radi, tad tev ir jābūt radošam. Tas jau ir radi, un radošs ir viens cilmes vārds. Kā rodas idejas? No zila gaisa. Jā, viņas vienkārši lidoja pēkšņi. Tas var rasties arī ejot pa ielu. Man idejas visvairāk rodās sarunās ar cilvēkiem. Idejas rodās, kad mēs, slinkie homo sapiens, saskaramies ar kādu vajadzību. Jā, ir kaut kādas nepieciešamības. Mēs sapratām, ka jātais ir Tildes vārnīca. Ja. Pašam vēl tā angļu valoda nebija pietiekoši labā līmenī, un pašam bija jāšķirsta vārnīca, un likās, vajag to izdarīt daudz ērtāk. Ja tehniskie rīki, ja tu vari viņus spēlēt kā klaviatūra pianists, tad viņi tev patiešām var palīdzēt būt radošam tā jomā, kur tu darbojies. Mēs kļūstam aizvien vairāk kā kiborgi. Ja, mēs sevi pastiprinām ar tehnoloģiju, mēs apaugām ar dažādām ierīcēm un mehānismiem, kas ļauj mums darīt to, ko mēs darījām tik un tā, bet darīt ar lielāku spēku vai ar lielāku precizitāti. Tehnoloģijas mani absolūti neinteresē. Informācijas tehnoloģijas jau pašas par sevi nevienam nav vajadzīgas.
Tas tikai ir saskarē ar kādu citu. Teiksim, ir cilvēki, kas saka, viņš pats tur uzlika tās pēdiņas, ja? Nu, es tur rakstīju, bet viņš pats uzlika, vai viņš pats pārlaboja to vārdu rakstību kaut kā nepareizi. Īstenībā viņš pats neko nedara, ja? Viņš dara tikai to, ko viņam ļauj vai ko viņam liek. Kas ir mākslīgais intelekts? Vai tas, kad dators uzvedīsies tāpat kā cilvēks, vai tas ir tas uzdevums, ko mēs no viņa sagaidām? Nē, absolūti ne. Cilvēks un mašīna nevar viens otru aizvietot. Viņi var viens otram palīdzēt. Ir vajadzīga iedvesma. Liels potenciāls. Jā, atbalsts. Mīlestība. Mīlestība pret darbu, jā, mīlestība pret valodu. Droši vien, jā.